Gleznas ir slepeni seifi, slepenas durvis uz kaut kurieni. No gleznu rāmjiem savās mājās es tiešām neslauku putekļus. Kad aizēju ciemiņas, vēroju pēdas uz rāmja apakšmalas. Jā, viens ir bijis. Nē, 2, 3 ir bijuši. Viens ir uzkāpis, sēdējis krastmalā, pīpējis, taustījies kā gar stiklu un nekur neticis, aizgājis atpakaļ. Otrs ir ticis līdz tam akmenim, mēģinājis to izkustināt. Vēl var redzēt viņu kāju atspiedienu kurmi rakumā. Skatījies pa durvis šķirbu šķūnī un arī nekā neatradis, atnācis atpakaļ kafiju dzert. Trešais staigājis, ilgi un meklējis. Tur pie tā akmens, kura mēs runājām par to, vai Paula Putnina, zelta dievetei, ir kāda koncepcija vai nav viņš jau bija no mums aizgājis. Ilgi pētu, kur viņš natis aptakā. Bet neredz nekādas pēdas. Katra krāsa savā vietā, katrs otrs mālējiens. Uz rāmja malas arī nekādu pēdu nav. Vēlāk zvanīja viņa sieva. Vai neesmu Jāzepu redzējis? Saku, esmu. Viņš liekas, vīres glezna arā nav nacis. Viņi atnāk pie manis pētām abi. Zem kura akmens? Ne čiku negrabu. Izlūdzās viņu neatbild. Vakar laistīja puķus uz loga skatos. Sakustas akmeņu čupā gleznā viens pelēkais. Izlien Jāzeps. Saka, laikam sajauc gleznu ar īstenību. Kas sajaucis? Viņš saka, es? Pat tu de dzīvo glezna. Te nemaz nezini, kas tur ir aiz tā škuna. Es eju pēc mantām un vācos uz turieni. Neesi manu sievu redzējis. Pēc 3 sudnām ar 4 koferiem un lielu striedašanos. Viņi abi ar sievu pazuda glezna aiz škuna. No tās reizes mani nemieris mūk, tā kā šaubas, tā kā sauktu kāds. Reizēm dzirdu Jāzepu ierunājamies, un tad atkal viss klusa. Varbūt tiešām es pats dzīvoju gleznā. Pats esmu sajaucis.